Dabā gājējs. Dabā gājējs. Atklāj un piedzīvo mežu podkāstā ar Tomu Brici Un Ievu Smilgu. Es sveicināts podkāstā Dabā gājējs. Esmu žurnāliste un dabā gājēja Ieva Smilga, un mūsu šodienas tēma ir garie pārgājieni. Runāsim par to, kā sagatavoties garākiem pārgājieniem gan praktiski, gan fiziski un emocionāli, un par to, kā īsos pārgājienus pārvērst garākos un grandiozākos. Pie manis šodien viesojas turismu un vides eksperts, kā arī viens no garo distanču pārgājienu maršrutu Jūrtaka un Mežtaka izveidotājiem un lauku ceļotāju pārstāvis Juris Smaļinskis. Labdien! Kā arī videogrāfs un dabas piedzīvojumu entuziasts Arvīds Barānos. Sveiki! Arvīd, Jā. sāksim ar tevi, sākšu mocīt tevi. Okay. Tēma it kā ir garie pārgājieni, bet es zinu, ka tavā gaumē tomēr ir citāda veida piedzīvojumi. Pastāstīji par to, kā tu izvēlies iet dabā. Jā, nu, es neteiktu, ka es smādēju garos, jā, bet būsim realistiski, laiki ir tik, cik ir visiem mums, un lai kad darīt kaut ko garāku, nu, tur tomēr jārezervē kaut kāds atvaļinājums vai kaut kāds lielāks brīdis, bet mums ir tas unikālais Latvijā ir sevišķi, ja, ka tas dabas pieejamība, ka mēs principā pusstundas laikā varam būt jau mežā, purvā un tam līdzīgi līdz ar to. Es dodu priekšroku vairāk tādiem īsiem gājieniem, kur kopsumā man sanāk pa gadu, ja es aizēju 10 īsos, man kopsumā ir vairāk tā piedzīvojuma nekā vienā garā. Līdz ar to es mēģinu piekopt tā saucamos mikro piedzīvojumus, mikro adventures. Viņus varbūt tā populārāks ir padarījis ir tāds angļu čalis piedzīvojumu meklētājs, kā viņš sauc, Andrijs Hamprī vai kaut kā tam līdzīgi, jā. Un viņš to vairāk tā kā popularizēja, uzrakstīja par to grāmatu, tas ir films un tam līdzīgi. Un stāsts par to, ka, nu, kas ir vispār piedzīvojums. Un piedzīvojums ir kaut kas padarīt kaut ko nebijuši, kaut ko, kas nav ikdienas lieta, jā. Un tas varbūt tiešām kaut kas sīks un tam nav obligāti jābūt, ka es ar kājām gāju pāri Amazonai un laivoju tur pāri okeānam un tam līdzīgi, ja, kas asociējas varbūt no sākuma to, kas ir piedzīvojums. Ja. Bet tā vietā, pieņemsim, aizbraukt tepat uz mežu, pārnakšņot pēc darba un no rīta būt atpakaļ darbā, tiem, kas sevišķi ofisos strādā, it kā sīkums, bet tas jau sevī varbūt tāds piedzīvojums, par ko atcerēties, ja ne visu mūžu, tad ilgu laiku. Un tas ir tas, ko es mēģinu, un tam nav nepieciešams nekāds tāds liels, nedz investīcijas, nedz īstenībā sagatavošanās. Ok, minimāli vajag šo tomēr kaut kāds ekipējums un tam līdzīgi, bet tam nav, tā latiņa ir daudz zemāka. Līdz ar to tā pieejamība gan no vides, gan vispār cilvēkiem, principā es uzskatu, ka to var darīt pilnīgi jebkurš. Pat tādi cilvēki, kas varbūt neiet vispār pārgājienos lielos, nebrauc velospēdiem un tam līdzīgi, ja. Jebkurš var to pamēģināt. Kā pie tevis vispār, kā tu tiki līdz šādam formātam, kā tu saprati, ka šis ir tavs? Nu, kaut kad es pat īsti nezinu, sākās jau pa maziņām kaut kādi. Es saku, vispilgtākās ir, protams, tās nakšņošanas, jo es uzskatu, ka tā pa īstam dabā aiziet var tajā nonakšņojot. Jo tad tu pieredzi visu to tā kaut kādu to spektru, kurā ir, kad daba iet gulēt, kāda viņa ir pa nakti un kad viņa mostās. To nevar nekādā veidā noķert, ja tu ej vienkārši dienas pārgājienu. Ja, tikai pa dienas vidu, ja, tad daba ir bieži vien īstenībā viņa guļ pa dienu. Līdz ar to viņu īstenībā tu nepieredzi viņu tādu, kā paliekot pa nakti. Līdz ar to es ļoti daudz aizrāvos ar hamokiem, ja, guļamtīkliem, un tas vien brīdi bija pat tāds gads, kur man jau teica, ka es guļu vairāk guļamtīklā nekā mājās. Jo tas ir tik vienkārši iekar jebkuru koku, mums ir tik daudz, ja, ka tu atrast vietu, kur viņi iekārties var pilnīgi jebkur. Un tad sāku doties, tad es vēl strādāju ofisā, un tieši tā es pēc darba vienkārši kaut kur aizbraucu, šeit tad viens, parādījās bērni, tad arī paņēma bērnus, un ir sevišķi kaut kādu pavasarī, tad, kad tie saulēk, saulriet laiki tik pateicīgi, ka tu vari reāli paspēt piedzīvot to vakaru, normāli, jo tu kaut ko vari ieiet mežā, tur uztaisīt kempu un tam līdzīgi pārnakšņot no rīta, normāli pamosties un paspēt uz dārziņu, skolu, darbu, ja.
Man liekas, tie bija tādi spilgti. Tad gan bērni bišķi paaugās, viņiem tas iespējams vairāk tā tik ļoti neinteresē. Viņiem tagad cits intereses, jā, bet man ir tāds silts atmiņas par to laiku, kad viņi vēl bērnārzā gāja, un tad vēl visi tur gulējām teltī, tur purvu malā, un no rīta pavisam, tur cita aina, lielākā daļa bijuši mājās, tur skatījušies televizoru vai kaut ko tādu, jā, un kur tu biji pa nakti, jā, es gulēju mežā, jā. Un darbdienā, nevis tur īpašā brīvdienā, atvaļinājumā vai kaut kā tam līdzīgi. Ja. Ēdu putru no rīta vārīt uz prīmus. Ja, Bet arī šādi kā mazi un īsi piedzīvojumi, bet arī tie prasa zināmu sagatavošanos, jo tu jau nevari vienkārši braukt kaut kur vienkārši palikt, droši vien pirms tam izplānot. Jā un nē. Jā, es teiktu, ka atgriežoties pie tās definīcijas, kas ir piedzīvojums, un manā grāmatā, manā sapratnē piedzīvojums sevi ietver arī kaut kādu nezināmo daļu, īstenībā diezgan lielu nezināmā daļa, jo, ja tu visu zini, visu esi izplānojis, tad, priekš manis personīgi pazūd varbūt visu tā kaut kā bišķi maģija, es jau zinu, ko es tur redzēšu. Ceļš man šī tēma bija aktuāla, kad Instagram ceļošana bija tāda arī plašāk ārpus Latvijas robežām, kad daudz cilvēku ceļoja pēc bildēm, es gribu aizbraukt to. Tas ir tas iemesls, un tad man tāds jautājums rodās, kāda jēga man tur braukties, jau tās bildes es visu redzējis, jā, tas vairs nav tas. Jā. Līdz ar to es mēģinu vairāk. Es teiktu, ka tā sagatavošanās būtu kaut kāda pamatu apgūšana, tāpat kartes lasīšana. Ja. Mums ir lielisks topogrāfiskās kartes Latvijā, pieejams visiem telefonos. Ja. Tas pats LVMGeo, man mīļākā aplikācija. Ja. Tur ir tik interesanti viņā atrast jebko, un tur nav jābūt, es neesmu nekāds geogrāfs izglītojies, neko tam līdzīgi. Ja. Tur ir viss īstenībā diezgan elementāri. Un paceļot mājās vienkārši par šīm kartēm, un tur var atrast piedzīvojumus, ja tepat es saku, 15 minūtes, es teiktu, ka 15 minūšu attālumu no šejienes pilnīgi noteikti kaut ko interesantajā kartē var atrast. Ja. Tā būtu viena tāda lieta, ko mēs varētu teikt par plānošanu, ja es nebraucu galīgi uz dūlo, es paskatos kartē, bet es arī neizplānoju tik detalizēti, ka es zinu, ka es iešu tagad no šī krustojuma līdz tam krustojumam, ja, un palikšu tieši tur. Ja. Ļauties tam nezināmajam, un tad jau tie piedzīvojumi atklājās. Ja. Nospraut kaut kādu pamata mēķi, piemēram, apiešu apkārt ezeram kaut kādam. Ja. Un tur arī apstājās tā visa tā plānošana, ja, plānošanas daļa. Pārējais jau tā kā tāds. Ekipējumi, protams, bet tur arī nevajag pārspīlēt, ka man tagad vajag foršākos Gore-Tex apavus un jakas pa 1000 un tam līdzīgi. Ja. Neviens nav atcēlis gumijas zābakus un tādas lietas. Protams, ar laiku tas ekipējums sarodās un ir dažādi kanāli, kā viņus iegūt un tam līdzīgi, bet tas nav tā kā priekšnosacījums. Tāpēc jau mikro piedzīvojumi ir tie, ka, principā var jau viņus arī kedās iziet atšķirībā no garajiem pārgājieniem, kur tiešām tev paliks aktuāli, tu uznes tur mitruma izturības un tam līdzīgs. Pa vienu nakti neviens pat, ja izmirks, nekas traks nebūs, tu tūlīt būsi mājās, pārģēpsies, paēdīs un tam līdzīgi, ja tu būsi aizmirsis kaut ko līdzi. Tā kā patiešām, tā sagatavošanās priekš mazajām lietām, es teiktu, ka jo minimālāk, jo labāk īstenībā. Jā. Juri, kā ir ar tevi? Tu dodies pārsvarā garos pārgājienos, vai arī tu mēģini piekopt tādu mikro piedzīvojumu stilu? Katrs cilvēks ir savādāks. Es tagad ļoti uzmanīgi klausījos Arvīdu. Mēs abi esam cilvēki, kas dodās dabā un varētu likties pilnīgi copy-paste, bet ceļojuma stila tomēr un mērķis, kāpēc mēs dodamies, ļoti atšķirās. Galīgi nevarētu teikt, ka es esmu garo pārgājienu cienītājs, lai gan 17. gadā mēs uzsākam šos garo pārgājienu maršrutus veidot Baltijas valstīs, šķērsojot 3 Baltijas valstis. Bet te jau var arī padiskutēt un pafilozofēt, kas ir garais pārgājiens, ja, jo tas, ko Arvīds stāstīja, īsts pārgājiens un nakšņošana faktiski laikā, tas ir garais pārgājiens, ja, nevienmēr tie kilometri ir svarīgi, bet atkal, ja no kilometriem
kāpēc viens no mērķiem, kāpēc sākām veidot garos pārgājienus Baltijas valstīs vai vismaz Latvijā, bija tas, ka mums bija ļoti īsi šie pārgājienu maršruti, tie, kas bija tādi, ar kuriem mēs vairāk tādas dabas takas saprotam. Ja tur kāda no šīm dabas takām bija pāri 10 kilometriem, tad tas jau bija drīzāk izņēmums, nevis likumsakarība. Un es teiktu, ka man arī tagad bērni pusauģi, bet līdz tam pusauģu vecumam mēs ļoti ar viņiem daudz staigājam, un arī garos pārgājienus. Ja mēs dienā arī nogājam savus 30 plus kilometrus diena viena, bet attālums diezgan liels, arī varētu teikt, diezgan garš pārgājiens. Ja, tā nav nekāda 2-3 kilometrīga dabas taka kaut kur tepat Pierīgā vai pat arī nepierīgā. Bet, par tiem laika resursiem ir tā, ka mēs jau tos garos pārgājienus varam arī kolekcionēt. Ņemam visklasiskāko variantu Vidzemes krasts, kur var 4-5 dienās noiet, vienā nedēļas nogalē noejam 2 dienu maršrutiņu, nākamo 2 dienu, un tā mēs pamazām arī sakolekcionējam, un tāda arī bija šo garo pārgājienu maršrutu doma, ka tev nav jānoiet vienā reizē vai 2 reizēs no Nīdas līdz Narvai, tas ir no Krievijas pierobežas Lietuvas līdz Narvai, kas arī ir pierobeža, bet visi šie maršruti ir sadalīti kā reiz vienas dienas posmos, un tādās īs posmos, ja, tā mēs varētu nosaukt. Un tad atkarībā no laika un citiem resursiem un citiem apstākļiem, tad mēs varam iet 1 dienu, 2 dienas, nākamreiz atkal 2 dienas, un tā mēs kopā savācam, un mēs jau varam izvēlēties arī konkrētus reģionus, jo neviens no garajiem maršrutiem pasaulē, izņemot varbūt tie, kas iet šķērso Andu vai Kordiljeru kalnus garā virzienā, un arī tur būs dienas, kad tā ainava nebūs tik interesanta, vai kad varbūt būs jāiet kaut kur gar ceļa malu, un mēs jau Baltijas valsts arī neesam izņēmums, mums nav tā vide tāda, lai mēs no Kauņas aiziet līdz Tallinai tikai pa mežu. Un pa vidu nebūtu arī lauksaimniecības ainavas un kaut kas cits. Tā kā katrs var izvēlēties, šī informācija viss ir pieejama, to var iepriekš izstudēt, izvēlēties tos posmus, kas viņam pašam vislabāk patīk. Vai pēc seguma, vai pēc ainavas, vai pēc bioloģiskās daudzveidības, vai pēc kultūrvides. Piemēram, doties cauri Setumā, Setu zemē Igaunijā, vai pa mežu taku, piemēram, doties cauri, teiksim, Gaujas nacionālam parkam, kas ir, vai Ķemeru nacionālam parkam, kas ir fantastiski 4-5 dienu maršruti. Tu pats esi nogājis gan visu jūrtaku, gan mežtaku, cik es saprotu? Jūrtaku es jau biju nogājis, vēl pirms jūrtaka bija tapusi, ja, jo tas man bija tāds, faktiski es sāku iet jūras krastu laikā, kad vēl bija pierobežu režīma zona. Un man bija jādabū speciāls atļaus. Man šķiet no tā laika meža ministrijas, bet es īsti vairs neatminos, tie bija 80. gadi. Tātad viss, kas bija aiz mērsragu uz augšu, tas bija nepieejams tādam normālam cilvēkam, bet tā kā es biju biologs, vēl nebija biologs, bet gāju pulciņā tikai, un tolaik mēs arī pētījām putnus, tad man bija tā iespēja arī aiz tā, tas bija tas dzelzs priekškara līnija, ja, kuras varēja tajā brīdī tikt šeit pat Latvijas teritorijā. Un faktiski Latvijas piekrastes jau bija sen nostaigājis, Igauņu krases bija nobraucis ļoti rūpīgi ar riteni, 2 riteni, Lietuva tāpatās, un ļoti daudz ko no mežtakas jau tos posmus es biju arī nostaigājis savos biologa pētījumos un ceļojumos un īstakās un tam līdzīgi. Tad, kad pienāca īstais brīdis, tikai vajadzēja to mozaīku sākt likt kopā un izpētīt vēl tās vietas arī, kur nebija būts un, protams, arī kur bija būts, ņemot vērā to, ka tā pasaule strauji mainās, un ja tu kaut kur esi šodien bijis, tad rīt jau tur var būt savādāk. Es saprotu, jūrtaka, tas ir salīdzinoši vienkāršāk izveidot, vienkārši jāiet gar jūras krastu, tur varbūt bišķiņi jāatbīdās maliņā, bet kā ir ar mežtaku? Pēc kādiem principiem jūs izdomājat, kur šī taka vedīs cilvēkus? Es sākšu ar jūrtaku. Nav nemaz tā tik vienkārši. Ja? Man arī dažkārt cilvēks saka, kas tur iet gar jūras krastu? Bet nav jau arī tā, ka mēs visu laiku ejam gar jūras krastu. Ir vietas, kur mēs respektējam dabas aizsardzības intereses, upju grīvas, piemēram, kur mēs ejam apkārt, Irbei, piemēram, vai Gaujas kreisajam krastam, kur ir nozīmīgs putnu ligzdošanas vietas. Tās bija tikai dažas, kuras es pieminēju Randu pļaus, tā skaitā.
Ir vietas, kur mēs ejam cauri pilsētām, Rīgai, Liepājai, Ventspilī, ir vietas, kur mēs arī cauri ciemiem ejam. Tur ir objektīvi un subjektīvi priekšnoteikumi, kāpēc mēs neejam gar jūras krastu, arī geogrāfiski kaut kādi ierobežojumi. Un, ja Latvijā vēl tas ir salīdzinoši vienkārši, tad Igaunijā tas vairs nav tik vienkārši, jo man dažkārt prasa, kam tur ir jāmarķē. Ja? Jāmarķē tāpēc, lai, piemēram, Igaunijā daudzās vietās, kur ir pussalas un tur tā piekrasta ir ļoti sarežģīta, lai cilvēks mācētu iziet. Pie tam atkal, ja mēs ar Arvīdu jau iziesim bez jebkādām problēmām, ja? Jebkur, kur vajadzēs un kur gribēsim. Ja? Bet vienmēr vajag rēķināties ar to, ka šo taku, šo maršrutu iet arī vācieši, nīderlandieši, spāņi, teiksim, ja tagad jebkuram no mums teikt, tagad vienu gabaliņu no Portugāles, no punkta A līdz B gar jūras krastu iziet, mēs tā varētu uzreiz bez tādām rūpīgām studijām. Ja, ja dotos piedzīvojumā, tā ir viena situācija. Ja? Bet, ja mēs iet jau kā maršrutu, pirmais jautājums būtu, kā ir izējams, vai ir marķēts, ja? Vai ir GPX, piemēram. Tāpēc vienmēr vajag arī no tāda aspekta. Savukārt, attiecībā par meža taku, protams, tas, ko mēs centāmies ļoti, lai pārsvarā šis maršruts iet pēc iespējas mazākiem ceļiem, vēlams pa meža ceļiem, bet atkal mēs nevaram no Rīgas līdz Tallinnai pa mežu aiziet. Principā, ja teorētiski varētu, tad tas nebūtu publisks maršruts. Ja? Tas šķērsot neskaitāms privāti īpašums un tāpat pa vidu kaut kas vēl būtu ne mežā. Tā kā respektējot šo te, lai būtu mazi ceļi, lai būtu saskaņots ar īpašniekiem, tur, kur tas bijis nepieciešams. Ja? Lai šī taka tomēr ietu cauri arī nacionālajiem parkiem. Pirmā mežtaks versija, starp citu, mums bija pa Dienvidu Latviju, tur, kur caur Zvārdas mežiem tā doma bija. Bet tad mēs tā rūpīgi sasēdamies pie galda un domājam, jā, mēs varētu tur iet, tur tiešām ir mazapdzīvos, bet tur ir nākamā problēma, tur nav servisu. Ja, un atkal, ja mēs ar Arvīdu iziet cauri uz Vārdas poligoniem bijušiem un tam līdzīgi, un mums tur būtu piedzīvojums riktīgs, ja, tad to pašu mēs nevaram aicināt, teiksim tā, cilvēku parasto, ja, pēdiņās, protams, ja, un vēl vien vāciet, piemēram, kas tur iet, jo tur vienkārši tur nav naktsmītni, tur nav veikali, tur nav kafejnīca. Ja. Mežtaks un jūrtaks jau izveidas mērķis nav tikai lai gājējiem būtu jauki. Ja. Abu garo maršrutu izveidas mērķis ir veicināt vietējo ekonomiku. Ja. Mēs, diemžēl, bet mums tas ir jādara. Mēs gribam šeit ārvalsts turistus, mēs gribam turistus reģionos, jo turisms ir svarīga ekonomikas nozare, ja, kas ienes nodokļus un bez kā mēs nevaram dzīvot. Ja, mēs gribam dzīvot kvalitatīvāku dzīvi Latvijā, tad mums ir vajadzīga uzņēmēja darbība. Tā kā to nekad nevajag aizmirst. Protams, mēs visādi varam darīt, un man arī sāpnis pagulēt hamokā, bet es esmu ļoti garš, un man ir grūti. Es neesmu īpaši gar hamoku. Varbūt, bet ir taču tādi. Ir speciāli. Divi attāli stāvoši koki. Divi kopā. Bet man ir tā, ka es varu nogulēt tikai uz precīzi daisnas virsmas. Ja man nav ja, teiksim, gulta, man gadās tāda ar ieliekumu, tad es guļu uz grīdas, un es baidos tajā hamokā iegulties, kad es nenogulēšu viņā. Bet tagad es arī, es esmu bezjēgā nakšņojis sniegā un augstumā un teltīs un tam līdzīgi. Es jau arī kaut kādā ziņā esmu sasniedzis tādu vecumu, ka man drusciņi gribās servisu, un tāpēc es ļoti labprāt palieku arī tajās vietās, kas piedāvā. Tāpēc mēs esam izveidojuši arī tādu zīmīti laukceļotājā kopā ar kolēģiem gājiem draudzīgs. Ja, šie ekonomiskie faktori ļoti svarīgi, bet katrs cilvēks jau ceļo pēc savām interesēm, iespējām un mērķi un uzdevumi. Vai kur ir tas mežtakas sākums? Kaut kur Lietuvā? Vai tas ir tas ir, tā ir vieta, kur, jūs lielākoties visi jauni, bet es atceros 90. gadus, ja, tad tur, kur mēs stāvējam pa 2-3 dienām uz Lazdiju robežsarga punktu, lai aizkļūtu aiz dzelzs priekškara bijušās teritorijas. Ja. Tas ir 90. gados. Lazdiņi, tā laikam būtu precīzāk. Tas ir tas viens gals, un otrs gals ir Tallina. Un tad viss, kas pa vidu. Kā tās ainavas atšķirās katrā valstī? Es pieņemu, ka tu gāji visās. Ainavas ļoti atšķirās. Ja mēs ņemam Dienvidu Lietuvu, tad tur ir šie skaistie kāpu
iekšējā kontinentālo kāpu mežu, kāda gan mums arī Latvijā Ziemeļgaujā, bet tur ir tās ezerāņa ainavas, kur pļavās zied vasarā kaķpēdiņas. Ja? Tas ir specifisks tas Dzūkijas reģionam. Dzūkijas augstieni, Žemaitijas augstieni. Ja? Viņi samēr atšķirās no Latvijas augstieniem drusku ar tādu klārāku, mežu mazāk, ja? Aizaugumu mazāk. Savukārt, ja mēs jau skatāmies Ziemeļigaunijas daļu, Ziemeļigaunija tā drusku jau ziemeļnieciskāka, skandināviskāka. Tajā ainā tur parādās klinšu sienas, tur parādās tādi lielāki ūdens kritumi, lielie dižakmeņi, kurus pat sauc par majakivi, jeb mājas akmeņiem, ja mēs tulkojam no igauņu valodas, un tur tā daba tātad nomainās no tām Dzūkijas kaķpēdiņu pļavām līdz tiem klinšainiem somu līču krastam, un tad viss pa vidu atkal. Latvijā top vēl kāds varbūt garais pārgājienu maršruts? Starp citu, jūs zināt, cik Latvijā ir garo distanču pārgājienu maršrutu? Bez jūrteks un mežteks. Bet vispār īstenībā jau grūti definēt, no kuras brīža. Virs 1000 kilometri. Virs 1000. Es nezinu, virs 100 jau būs. jau garai. Jā, es apmainījos vietām, esat uzdod jautājumus. Mums ir arī Latvijā ir tā pusi ezertaka. Tātad Latgales reģions, latgalieši ir sasparojušies un izveidojuši arī 1081 km garo ezeru taku, kas tādā astoņnieka veidā, teiksim tā ziemeļos sākās tur pie Balvu Žīguru daļas, dienvidos tā Augšdaugavas aizsargama ainava apvidus ar Daugavas ieleju. Un tad tas astoņnieks, kur tās abas bumbiņas krustojas, tas ir Āzens Nacionālais parks. Tā kā mums ir vēl viens lielais garais maršruts, 3 maršruti Latvijā, bet ezertaka nešķērso valsts robežu. Ja? Tā ezertaka jau ir gatava? Ezertaka ir gatava, jā, jau ir marķēta, jau var iet. Laiva nav nepieciešama. Ja? Laiva nav, jā, jo pamatā iet pa gar ezeriem, neiet pa ezeriem, iet gar ezeriem. Var droši vien arī pa taisno aizbraukt pa ezeru. Ja sarunā ar vietējiem iedzīvotājiem, ko tik nevar izdarīt. Arvid, vai tu vispār kādreiz esi apsvērs, ka tu varētu kādreiz doties tādā, riktīgi garā pārgājienā? Es esmu Himalajos gājis bišķiņu pāris reizes, ja, un tur jau arī īstenībā tas stāsts ir jau tas Great Himalayan Trail, ja, kas iet pāri visiem Himalajiem. Un analogs mežtakai tas būtu, ja, tad es esmu nogājis pāris posmus no šī. Ja. Bet, protams, tas ir kā 2-3 nedēļu pārgājienu, kas jau ir diezgan nopietni. Ja. Un, jā, tie man arī ļoti patīk, un tur ir. Tos es jau vairs neuzskatu kā pārgājiens, jo tur jau kaut kādā pēc cik tā, 5 vai cik dienām jau pazūd pilnībā skaits, kura tev diena ir. Tur iestājas cits režīms tam visam pasākumam. Tu jau vairs neesi tādā pārgājienā. Ja? Tu vienkārši sāc dzīvot tajos tur kalnos tajā konkrētajā gadījumā. Es domāju, ka ejot tādu mašteku vai jūrteku ne pa posmam, bet no A līdz Z, ja? Tad es domāju, varētu piedzīvot kaut kādu līdzīgu efektu arī savā ziņā kaut kādu terapeitisku, ja mums jau tagad aktuāli tēma par adventure terapiju un tādām lietām, ka noķer to, ka tu pazaudē to saikni ar to savu iepriekšējo kaut kādu dzīvi, darbu un tam līdzīgi, ka tu vairs laika atskaites, kurām tu esi pieredzis, no 9 līdz 5, no pirmdienas līdz piekdienai, tur tas viss atslēdzās, bet to var tikai panākt tiešām tādos tiešām garos, vismaz nedēļu, es teiktu. Jā. Pēc nedēļas tu atslēdzies, apmēram tas ir tas laika posms. Es teiktu, ka mazāk par nedēļu, tas būtu tāds izgājiens. Es šeit rīkoju uz Islandu tādas mini ekspedīcijas, un kaut gan tur man garākais pārgājiens ir 5-6 dienas, un tur kaut kādā 4. dienā var to sajūtu noķert, bet tas pie nosacījuma, ka tiešām pirmkārtām tur nav mobilā tīkla, un tādas visas lietas. Ja tas viss tomēr ir līdzi, un tajos pašos Nepālā, ja, piemēram, ir tāds Annapurnas aplis populārais, ja tev tur katrā maiņā ir Wi-Fi un tam līdzīgi, tur es domāju, ka to nevar tā noķert. Tu neesi pa īstam prom. Ja? Bet ja tu patiešām atslēdzies pirmajā dienā, tad tu vari krietni ātrāk sasniegt to nirvānu, ja? vai kas sauksim, kā gribam. Ja? Jo tu arī esi piedzīvojis šādu veidu nirvānu vai aizmiršanos garajos pārgājienos? Es klausos un domāju. Man ir tā, ka
Man tā apgaismība vai apskaidrība nav nākus garajos pārgājienos. Es citreiz lasu tur kaut kādu blogu vai atsauksmes vai rakstus, kur cilvēki raksta, un ka tur kaut kā nāk apskaidrība par dzīvu, kosmosu un vēl nezinu par ko. Es teiktu tā, ka es varu ļoti labi atslēgties no tās ikdienas rutīnas, bet man nekāda apskaidrība nenāk. Tas, kas manā prātā parasti šādos garos pārgājienos rosās, tādas tīri eksistenciālas domas, ja, kur es nākamreiz paēdīšu, kur es pa nakti pārgulēšu, ja, kur es izmazgāšu savus netīrās zeķes, ja, kur es izžāvēšu savus apavus, ja, kā es no kaut kāda punkta pēc tam finišas atkal tikšu kaut kur tālāk projām. Ja. Tās domas nolaižās līdz tādām ļoti primitīvām tādām izdzīvošanas lietām, un tur nekas tāds apskaidrīgs nenāk. Jā. varbūt pa mazas. Tā ir savu veidu apskaidrība. Jā. Es domāju par kaut kādām tādām pasaules atziņām. Kāda jēga no šīs? Par dzīves jēgu, piemēram. Jā, tā kā, bet to Mežteku un Jūrteku jau ir par īsu, var jau turpināt vēl dienvidu virzienā, jo Jūrteku jau beidzās Portugālē pie Svētā Vincenta raga, kā 9. maršruts, jo mēs esam iekļāvušies ar abām takām šajās Eiropas takās, un Mežteka beidzās pie Hāgas pievārtē Nīderlandē. Tā kā, tur vēl ir ko iet, ja kādam, es zinu, ir diezgan daudz cilvēku jau nogājuši abas maršrutus, tad var turpināt. Vai iet ezeru taku, vai tad doties tālāk uz dienvidiem. Tad, ja noiet līdz Lietuvai un saprot, ka tomēr vēl spēks ir, tad vēl līdz Portugālei. Ka nav tā apskaidrība līdz galam nokļūt. Tur vēl priekšā Polija. Tad pilnīgi noteikti apskaidrība varētu atnākt. Apskaidrosies. Tīri par praktiskām lietām. Juri, kā tu parasti gatavojies šādiem garajiem pārgājieniem? Kad tu zini, ka tu ies mēnesi? Ļoti atkarīgs no pārgājiena. Man ir sāpnes to, ko Arvīds pieminēja, gan tāds Anapurnas aplis, gan varbūt kāds no Himalaja trekingiem tajā pasaules reģionā. Es neesmu staigājis, un tur es gatavotos ļoti, 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 ļoti nopietni, gan ar ekipējumu, gan visu, kas ir saistīts. Bet varu tikai arī piekrist to, ka, piemēram, Baltijas tādā mērogā nopietnākā gatavošanās varbūt ir tā informatīvā gatavošanās, izpētīt to situāciju, bet no tāda ekipējuma viedokļa, es dažkārt teju visparastākajās kedās, kas ir pietiekami lētas, un viņas ātri izžūst, un nav nekāda problēma. Baltijas mērogā es esmu ārkārtīgi daudz savā mūžā staigājis ar smagām mugursomām, un tagad es esmu nonācis līdz tai atziņai, kad es negribu mantas nest līdzi. Es pat vairs savu fotoaparātu ļoti reti, kad ņemu līdzi, tikai tad, ja tas ir vajadzīgs priekš darba vajadzībām. Pietiek ar telefonu. Tātad telefons un kredītkarte, skaidra nauda bišķi. Ja? Trīs lietas, ar kurām Baltijas valstīs var absolūti izdzīvot, jo vienas dienas gājiena laikā, ja tu neesi kaut kur teiču puru vidienē, ja, tad faktiski līdz jebkuram apdzīvotai vietai vai līdz kaut kādam transportam vienas dienas laikā var aizstaigāt. Un līdz ar to, vēl labi, ja teiksim, ir kaut kāda lietu sola vai tam līdzīgi, varbūt kaut kāds bišķi necaurlaidīgs apģērbs. Ja. Man personīgi vairāk neko nevajag staigājot šajā reģionā. Ja. Bet atkal, viss ir atkarīgs no turienes, no tā, uz kurien es dodos. Ja. Protams, ja mēs runājam par kalnu pārgājieniem, tad tas ir izdzīvošanas jautājums, drošības jautājums. Ja. Baltijā es to neredzu. Tad Baltijā, spējot garos pārgājienus, nav tā, ka jāskaita katrs grams un jānolauž zobu birstītēm kātiņi, lai tikai būtu vieglāk. un birkas nogriezt. Jā, to es esmu darījis, bet ne Baltijā, kā jau es teicu, es Baltijas valstīs cenšos izmantot vietējos pakalpojumus. Piemēram, ja es to hamaku kaut kad sadūšošos, ja, tad tas būs kaut kas cits, bet tā es cenšos tomēr palikt kaut kur naktsmītnēs sarunāt, un atkal tas naktsmītņu blīvums ir pietiekami liels, lai to maršrutu varētu izplānot. Un faktiski, ja es palieku naktsmītnē, tad atkal man faktiski neko nevajag īsti, ja, jo telts un viss, kas saistīta ar telts dzīvi ārā, tas ir vismagākais.
Un es palieku naktsmītnē, tad droši vien man arī sarunāšu saimnieku. Man ēst iedos, nopirkšu brokastis vai vakariņas, un pa ceļam būs kāds veikals, kur es kaut ko ēdu. Un, ja es vienu dienu nedabūšu ēst, tad man ir savi 2-3 lieki kilogrami manā masā, ja, kas tiks patērēt un tikai labi veselībai būs. Jā, visāds ogas jau ir mežā. Tieši tā, iet vasarā, taču vasarā vispār nevajag līdzi ņemt. Visur ir kaut kāda, kaut kādā skābi jābola kaut kur mētājās vai kokā. Mežu veltis, ūdens no avotiem, nekāda problēma, tāda kvalitatīva dzīvesveida dzīvot. Arvīd, tev kādreiz ir bijis tā, ka tu aizbrauc savā mikropiedzīvojumā un saproti, kaut ko esi aizmirsis? Regulāri, tas ir normāli. Un ceļšķi, jo vairāk tu brauc, jo vairāk tu aizmirsti, jo tu sāc palikt kaut kāds baigi pārliecināts par sevi, ja? Es šito visu zinu, un tad aizmirst no sērijas guļamais, ja? Vai kaut ko tādu, svarīgu, vai paklājiņu, ja? vai hamakam štropes, piemēram. Ja? Ir tieši tā, es Igauniju braucam močiem kaut kad, un vienu štropi pazaudēju. Hamakiem ir ļoti, ļoti tipiski tas, ka tu no rīta vācies nost, un beigās prieka vai laimes, aizmirst pie koka to štropes. Un nākamajā vietā viņu vairs nav, un tad viss beidzās malīt. Ja? Protams, gadās. Ja? Palīdz, protams, tāda lieta, kas man telefonā parasti stāv, un kur es lietoju tās checklists vienkārši, kas īstenībā nemainās no piedzīvojuma, un īstenībā starp īso un garo viņam nav baigā atšķirība. Manā gadījumā līdz ar to man ir vienkārši checklists, kur es vienkārši varu iziet cauri un saķeksēt. Un ķeksēt tikai tajā brīdī, kad es ielieku somā, nevis, kad es par to padomāju. Jo tas var palikt uz galda. Ja? Visbiežāk paliek termokrūze, ja? Vai tādas lietas, vai kaut kāda trauka, vai dakšiņa, vai kaut kas tāds, un tad mēģina mežā čopstiks taisīt no priekšdariem un tādas lietas. Ja? Tieši bija prasīt, vai tu parasti brauc atpakaļ, vai tu mēģini kaut kā improvizēt? Protams, ka improvizēt, nekāda atpakaļbraukšana, nekādā gadījumā, jā. Tad ir piedzīvojums, atkal kaut kāda piedzīvojuma sadaļa, jā. Bet es, ar laiku jau tomēr ieietās kaut kādas tādas standarta lietas, kā reizes pēc šī podkāsta brauksim tagad uz Irbis ietaku nakšņot un liku tikko somu. Un labā ziņa ir tāda, ka ar laiku tomēr sāc palikt izlepušāks un tiešām negribās tās smagās lietas nāsāt un tam līdzīgi. Un tam man, teiksim, un hamoks ir ultralight, kur ir katrs grams no svara, tad es neņemu vairāk paklāņu, bet gan siltinājumu. Ja. Guļamais vairs nav sintētiskais, bet dūnu. Ar laiku jau apauza to un sāc novērtēt tās lietas. Ja, ir tāda lieta. Un kā ir šādos piedzīvojumos foršāk ir doties braukt vienam pašam vai kopā ar kādu? Tas ir labs jautājums. Es pārstāvu to nopietni, kas saka, ka vispār vajadzētu mēģināt maksimāli vienam, pie nosacījuma, ja vēlme ir dabā doties, kaut ko dabā saredzēt vai tam līdzīgi. Jo kā tikko ir vairāk kā viens, kaut vai divi cilvēki, kaut vai pats tuvākais cilvēks, tā ir automātiski sarunas par jebkādām tēmām, gan to, un atslēdzas tik daudz no tās maņas. Es, protams, saprotu, ka ļoti daudziem var būt bailīgi, varbūt ļoti gribās to sabiedrību pierast pie sabiedrības, ka vajag to, ka ir tā balīta vai kādas komunikācijas nepieciešamība. Bet tad es to uzskatu, ka tas vairs nav pārgājiens dabā, bet tas ir sociāls pasākums, kas ir ok un ļoti forši, ja, bet tas vairs nav dabas pasākums, manā pieredzē. Un ir ceļš kaut kāds, un es uzskatu, ka no emociju gamām ir tur prieks, bēdas un tam līdzīgi, un bailes arī ir svarīga emocija gama, ko nevajag izvairīties. Un es baigi nebaidos, bet palikt naktī svešā mežā vienam pašam es varu saprast, ka ir bišķi bailīgi, bet ir arī forši, ir emocija kaut kāda, kas tur nokrakšķēja, ja, un kas tur ierēcās. Ja. Un to vajag tā kā, ir tā angļu valodā embrace, ja es nezinu, latviski tas būs tās, tā kā, šo pieredzi arī uzkrāt, un tā ir tāda svarīgas elements, manuprāt. Jā. Man liekas, tās visas emocijas, kas tev rodas, tu vairāk saslēdzies ar tām, gan ar bailēm, gan ar prieku. Pilnīgi, viss ir pavisam citā līmenī, un es tiešām kādreiz esmu gājis viens, es esmu pieredzējis kaut kādu fantastisku šo piedzīvojumu,
Un es domāju, ka to varētu tagad kaut kā notūkot un paņemot kaut vai tuvākos vai citus cilvēkus, un nekad man tas nav sanācis. Un es ļoti ilgi domāju, kāpēc tā ir. Ja? Es vienkārši atmetu ar rokām, ka tas vienkārši nav iespējams to notūkot. Tur ir vienkārši jāpamēģina kādreiz paiet vienam, un daudziem tas iespējams ir tā ārpus komforta zona. Īstenībā vienkārši aiziet parastā dienas pārgājienā, ja, vienam gar gauju, ja visklasiskāko kaut kādu. Pat tas var būt kaut kas pilnīgi jauns. Ja. Pilnīgi cita pieredze uzreiz, cits pārgājiens. Kā, Jūri, ar tevi, kā tu parasti izvēlies? Te mēs ar Arvīdu pilnīgi sakrītam. Es esmu individuālists, viensētnieks, un vēl droši vien te kaut kāda apzīmējuma man nepatīk. Kolektīvos ceļot pat ļoti reti. Tad, ja tas otrs cilvēks ir pilnīgi tāds copy-paste variants, es domāju, interešu ziņā, ja, tad to var. Un atkal jārunā par mērogiem. Eiropā man patīk ceļot vienam, un tur nav ko baidīties, no kā īsti baidīties. Ja. Ja mēs jau runājam par kaut kādām tālākām pasaules malām, tur gan man patīk ar tomēr kādu dombiedru ceļot, bet arī ne lielākās grupās kā divi cilvēki, un tas otrs cilvēks tad ir pārbaudīts un zināms, jo tas vienkārši tīri drošības jautājums ir. Arī, protams, atkarīgs no tā, kā ceļo, kur ceļo, kalnos, un noteikti vienam nevajag iet. Vai... Himalajos tādos tev visiem ļoti daudz takās, tu nemaz fiziski nevar tev obligāti jāņem gips. Tieši tā, vai kaut kur alās līst, ar kādu spēlējo turismu nodarboties, vai ar alpīnismu, un tam, vai piemēram, nīrt kaut kur, ja, es te nesen nokārtēju kursus, diving, ja, tur pat tas nav iespējams, ka tu viens pats, piemēram, to dari, bet Latvijā, Baltijas valstīs es cenšos ceļot vai viens, tas atkarīgs no mērķa, ko es tur gribu panākt, ja, vai, piemēram, šajos taku apsekojumos, kur mēs tiešām abas takas izgājām no A līdz Z. Tur es centos ņemt savus bērnus līdzi, un es priecājos, ka man ar abiem bērniem ir izdevies. Faktiski, ar puiku vairāk, mēs esam faktiski 3 Baltijas valstis nošķērsojuši ar kājām. Ja. Man kādreiz likās skolas laikā Krišjāņa Barona ceļojums no Dundagas caur Sēliju uz Tērbetu, man likās ārprāts, ja, kaut kas neticams, ja, kā kaut ko tādu. Ja. Mans puika ir aizgājis līdz startu faktiski, ne tādā Krišjāņa Barona versijā, bet līkumiem pa mežu taku viņš ir aizgājis, un es domāju, tā viņam ir bijusi visfantastiskākā dabas mācības, vēstures, geogrāfijas un citu zinātņu tāds praktiskais piemērs. Tad, kad jūs veidojāt to mežtaku un jūrtaku, kā jūs izdomājāt, cik garš apmēram būs viens posms, jo tur jau ir ļoti tā kā dažādi? Tā, lai vienā dienā var noiet, bet, protams, plānojot abas takas, tomēr mēs centāmies plānot tā, lai, tātad tajā brīdī, kad tu finišē, tu jau kaut kur atrodies, ja tur jau ir kaut kāda infrastruktūra vai naktsmīte, ka tajā finiša punktā, kur tu dienas laikā aizēja, ka tur tomēr arī kaut kas ir, ja. Protams, naktsmīņa blīvums nav vienmērīgs visās vietās, ja ir kaut kur piekstē vairāk, kaut kur Ziemeļgaujā ir mazāk. Mums ir daži posmi abām takām, kur finiša punktā nav naktsmītne, bet tad mēs tur esam devuši padomus, ka tu vari pazvanīt naktsmītes saimniekam, viņš tev atbrauc, piemēram, pakaļ, vai tur iet tikos autobus, tu vari iekāpt aizbraukt līdz naktsmītnē, nākamajā rītā atgriezties, piemēram. Ja. Vai, piemēram, atkal jau pieminētajā Ziemeļgaujā Latvijas valsts meža veidotās atpūtas vietas, kurās var arī uzcelt telti. Ja. Tā kā tas tie maršruti, tā kā mēs paši gājam, tad mēs jau plānojam tā, kā mēs paši varam noiet. Līdz ar to tas nav tā teorētiski saplānos, kā būtu ideāli, bet kā sanāk. Ja. Viss tā kā ir pārdomāts, un arī apsekojumos mēs gājam tieši pat tiem vienas dienas posmiem, kā mēs esam saplānojuši un kā mēs piedāvājam citiem to iet. Protams, ir ļoti aktīvi cilvēki, kas ir dienas laikā tur nostaigā 40 km un tad priecājās, ka viņi ir vienas dienas laikā 2 dienu posmu nogājuši, nekādas problēmas. Ja. Bet mēs tā kā uz tādu vidēji gājēji, ja, lai gan arī vidējais gājējs, tas tāds, cik vidējā temperatūras slimnīcā. Ja. Tad cik parasti ir tavs limits dienā? Cik tu parasti ir? Tas ir atkarīgs no tā, kāpēc es eju, jo man jau ir tā, es bieži eju dēļ darba. Veidojot maršrutus kaut kādu teritoriju, pētot kaut ko, ir kaut kāds mērķis, kāpēc es tur eju. 20 km, tas ir faktiski gandrīz nekas, ja noiet. Normāli cilvēkam dienā jānostaigā 10 km plus mīnus. Es tā arī cenšos vienmēr sanākt, bet kas tad ir vēl 10? Ja? Faktiski nekas. Tikai bišķiņā ātrākā tempā? Drusku ātrākā un drusku ilgāk, jā, laikā.
Arvīt, kādos tādos kilometros tu mēģini iekļauties? Es baigi ir tie zināmie 10 dienā, ko es mēģinu te kaut kur ar sunu staigājot un tam līdzīgi, bet tā es baigi nepievēršu uzmanību. Es zinu, ka pēc 20 īstenībā jau sākās, jau es jūtu, ka esmu pārgājienā. Nu, protams, visgrūtāk ir tajos jau minētos Himalajos, kur tev ir smagā soma, kur ir pret kalnu. Tur 20 km ir kaut kas pavisam cits kā šeit pa mežu. Un tur es teiktu, ka nav iespējams dienā noiet 20. Tur būtu jābūt super cilvēkam. Tā kā tās kilometri, es tiešām vairāk teiktu laika nogrieznis, tas nosukošais, cik normāli var paspēt vienkārši. Un tad to dienas gaismu īstenībā to diktē ziemā īsāku pārgājienu, vasarā garāk. Un ko tu gribi darīt? Ja tu, piemēram, gribi noķert foršu kadru, tu vari vienā vietā sēdēt visu dienu, kamēr tu tas viens foršu kadrs. Vien bija, kad maz bērni bija, mēs gājām ar bērniem pārgājienu, un tad vienā brīdī bija tā, ka viņi pavisam bija maziņi, un tad mums nonulējās tie garumi, tās distances, pilnīgi burtiski kā ar nāzi, un tad tajā brīdī es ļoti biju aizrājusi fotografēšanu, un mēs jau smējāmies, ka mans tēmas bija vienāds bērnu tēma. Es fotografēju, un viņi tikpat lēni arī gāja. Appusējs labums. Es esmu pamanījis, ka, ja pārgājiens ir garāks par 15 kilometriem, un ja iet draugu grupa, tad līdz tiem 15 kilometriem viss ir jautri, viss ir runā, un pēc tiem 15-20 viss apklust un vienkārši iet. Tad seko vispopulārākais un visbiežāk uzdotais jautājums, cik tālu ir palicis līdz beigām? Un tad pēc tam jau pie kādiem 30 kilometriem tad viss sāk runāt par karbonādēm vai kaut kādiem. Tāpēc ir forši tādā pārgājienā taisīt pa vidu lielo gatavošanu. Tāda, es domāju, nevis ūdeni un aplēju roltonu, bet tāda normāla gatavošana. Un tas tā kā nonulē atkal gan to nogurumu, gan, jo iet no vietas 15, 20 un vairāk kilometrus, tas ir gan nogurinoši, gan garlaicīgi, manuprāt. Visu laiku tikai iet. Tomēr apstāties kaut kur uzkāpt kādā tornē, to pašu pagatavošanu izdarīt. Tā. Kas parasti tajos garos pārgājienos tāds grūtākais? Kurš ir tāds lūzuma punkts? Vai jūs esat piedzīvojuši lūzuma punktus? Tāds, ka iet un tad tu vairs nesaproti, kāpēc tu ej. Droši vien tev kalnos ir bijuši, ne? Tur ir visu laiku. Tur ir projicējuši uz pārējām kaut kādā. Tas ir pavisam cits stāsts. Tā. Jūrtakā un Mežtakā nav lūzuma punktu? Mēs vienmēr smējamies kaut kā 3., 4. diena ir tāda kritiskā. Ir tīpaši bišķi vairāk cilvēki iet kā viens. Bet, es teiktu, man liekas, ka tāda ikdienas darba rutīnā ir vairāk to lūzuma punktu nekā ejot kaut kur maršrutos. Bet, protams, viss jau atkarīgs no kaut kādas fiziskās kondīcijas un kur tu ej. Protams, ja tu esi nedēļu nogājis ar ārprātā smagu mugursomu un pa ļoti sarežģītiem afidiem, tad, kaut kādā brīdī varbūt uzdot jautājumu, priekš kam man tas vajadzīgs. Bet tāpēc es arī saku, ka es esmu piedzīvojis jau to situāciju, ka man gribās jau ceļot kaut kādā ziņā ar komfortu, lai es varētu priecāties par to afidu, pa kur es dodos. Man bija ļoti laba pieredze Kirgistānā, kur es daļu no Kirgistānas šķērsoju ar velosipēdu, un man bija pavadošais personāls, kas veida somas, un tur, kur bija lielie uzbraucieni kalnos, tur man uzveda, un savukārt tur, kur bija 100 km nobrauciens, tur es braucu. Tā bija pirmā reize manā mūžā, kad es no sirds izbaudīju kalnus. Vienīgā problēma, ka man visu laiku bremzēm diski kars un bremzes gāja, divritenim no ierindas izgāja. Tā bija lielākā brauciena problēma. Bija jāpūtina brēmas, jādzesē visu laiku. Laikam, jo lielāka pieredze, jo vairāk tiešām to komfortu sāk novērtēt. Jo man arī tā agrāk bija, es gribēju sev fiziski izaicināt, un lai ir grūti, un tad labāk patīk, ja ir tas ērtums nedaudz bišķītiņi. Un jums noteikti ir aptieciņas līdzi. Kam ir jābūt vienmēr aptieciņā? Katrs jau zina, kādas ligas viņam ir, bet,
faktiski man laikam izņemot pretsāpju zāles, nekas tāds īsti nav. Jo atkal, ja tev ir kaut kāda, nedod Dievs, trauma vai kaut kas tam līdzīgs, tāpat zvanīsi dienestiem. Ja? Un Latvijā jau tā nav nekāda problēma. Protams, atkal, ja tu ej pa kaut kādiem maz apdzīvotiem apvidiem, es atceros, mēs savulaik ar vienu labu draugu devāmies uz tādiem ekvatoriāliem apvidiem, un mēs pat žņaugu nopirkām aptieciņā, ja? Zinot to, ka tur bija viens no pasaulē indīgākajām čūskām. Paldies Dievam, nenoderēja tas žņaugs, bet tādā situācijā atkal tu tomēr mēģini kalkulēt kaut kādas, kas būs, ja tev neatnāks viens palīgā. Skaidrs. Tādos garākos, mēs saku, man par Latviju pilnībā piekrīt, ja, tur tiešām plāksteri pret uznām un precāpju zāles un varbūt kādu binti, ja, bet tiešām tālākos tad ir tāds pat nopērkams, gatavs jau tāds adventure aptieciņas, kas tieši domāts tā kā piedzīvojumiem, un tur ir kā sakomplektēts, viss ir ar zālēm gan tā prātīgāk, ceļš iet kaut kādām grupām, un tad visādas alerģijas un tādas lietas, tur tā vairāk neko pa ibumetīnu, es neuzņemtos varbūt atbildību, ja. Un svarīga lieta ir ceļš ejot kaut kādās tādās nekurienēs, zona taču pazūda. Zona nevienmēr ir elektrība, nevienmēr ir, ja, un tur, kur es dodos Islandēs, piemēram, speciāli nomāju tā GPS raidītāju, kuru es tur nospiežu pogu 10 sekundes, un tad lido helikopters, jo tur nav zonas vienkārši. Ja, un Latvijā arī īstenībā diezgan daudzās vietās ir tā, ka nav tās zonas puru vidū, un tad obligāti vajadzētu pirmkārt uzlādēt telefonu un otrām kārtām offline kartes, ja, kuras tev strādā arī tā, ka nav zona. Man liekas, tieši tā karte ir svarīgi, lai tu neiet uz riņķi tur mūžīgi, un lai tu atrastu to izēju no tā meža vai puru. Tā kā es viņu liktu pie sadaļas aptieciņa, ja, tā karte. Ja. Tā kā tā. Tā mūsu laiks lēnām tuvojas beigām, bet viens no pēdējiem jautājumiem man ir šāds. Kam jūs ieteiktu pievērst uzmanību ejot dabā? Neatstāt pēdas. Jā, jo es ļoti bieži iznāku ar maisiņu citu pēdām, valkā no meža, diemžēl projām, un tas īstenībā iet pat vairumā, ka ir diezgan traki. Viss, protams, relatīvi kaut kādā Nepālā ir daudz trakāk, bet šeit atgriežoties šķiet viss šausmīgi tīrs, bet tā ir liela problēma. Un pirmais būtu tiešām mēģināt kaut kā domāt tā, ka es šeit eju, un padomāt vienu soli tālāk par to nākamo, kas ies pēc manis. Jā, man ļoti patīk Somijas pieredze un Skandināvijas tam līdzīgi, kur ir šās visas mājas un nojums, kur ir sausā malku, kur es sataisu skaliņus pēc tam, kad es dodos prom ar domu, ka nākamais būs pārsalis izmircis, un lai viņš viegli ir iekurināt. Ar tādu mans sapnis būtu, ka tā sabiedrība izaug tik augstu, ja, ka mums arī pienāktos šādi namiņi ar savu smalku. Ja. Bet līdz tam vēl tāls ceļš ejams, varbūt sākam ar to, ka benzīna tanka kafijas krūzes, forši, ka viņas no kartona, ja, bet tas nenozīmē, ka viņas ir paredzētas atstāt mežā. Ja. Un līdz sevišķi, kas man ir neizprotams, ir tas, ka visu tās lietas, ko mēs šobrīd mežā redzam, viņas jau ir ienestas tur. Tātad tur svars ir bijis un vieta somā un tam līdzīgi. Ja. Un tad iznest tas neprasa neko ekstra. Okay, mēs tur ar maisiņiem nesam ekstra ārā, ja, bet savas lietas. Man liekas, tam jābūt tādam, kas ir pašsaprotams jau no mazas bērna kājas. Ja. Juri, tev? Es domāju, ka cilvēks, kas iet dabā, viņš jau pēc savas konstitūcijas un psiholoģijas un citiem rādītājiem, viņš ir dabai ļoti draudzīgs, jo mēs gājēji zinām, mēs vācam atkritumus, pie tam ne jau gājēji atstāto, bet citu sabiedrības grupu. Ja. Mēs dzēšam nenodzēst ugunskurus, kur kāds piknikotājs ir atstājis. Ja. Mēs ziņojam par pārkāpumiem, tādiem rupiem, kas acīm redzamiem dabas aizsardzībā notiek. Mēs lietojam vidusceļas aplikāciju, kur mēs ieliekam punktu, kur ir riepas, piemēram, izgāstas kaut kur vai atkritumi mežā, sadzīves atkritumi. Ja. Tas, ko es arī gribētu, ka sabiedrība drusku maina to attieksmi. Man bija nesen radio raidījums, kur zvanīja kaut kādi 4 cilvēki, un visi bija pret gājējiem negatīvi noskaņot. Ja vienam tur traucēja kafiju padzērt, otram tur vienkārši nepatīk garām iet, trešam medīt traucēja, un ceturtam tur vēl kaut kāda problēma bija. Ja. Gājējs ar mugursomu, tas nav ļaunuma iemiesojums, ja, kas no kā būtu jāsargājās. Tieši otrādi vajadzētu viņam papsīt, varbūt kaut kā palīdzēt, vai iedot ūdens glāzi, piemēram. Ja.
tā sabiedrības attieksme ir ļoti, ļoti būtiska, jo mēs gājēji esam tādi paši sabiedrības sastāvdaļa. Pie tam, es domāju, pietiekami dabai draudzīgi. Un, kas attiecās, garajos pārgājienos viena tāda jutīga tēma, par ko cilvēki neskapēc nerunā publiski. Es pagājušā gadā to uzsāku. Kā mēs ejot pa mežu daram to, tās smagās vajadzības. Ja mēs rokamies pa zemesargu literatūru un tam līdzīgi, tad mēs atradīsim tās pamācības, bet tā ieguglējot vienkārši internetā, vismaz latviešu valodā tādas pamācības nav, un pagājušajā gadā es tādu pamācību sastādīju. Pēc tam tika uzņemta arī televīzijā sižeti vēl, kā to precīzi dara. Un tas, ko es gribētu aicināt, neatstājam papīrus un neatstājam aiz sevis to, ko mēs tur atstājam. Uztaisam bedrīti, ierokam vietu, sakārtojam, un savukārt higienas preces, kas dabā nesadalās vai sadalās ļoti, ļoti ilgstošā laika posmā, ieliekam mazā plasmasas maisiņā un iznesam ārā. Ja? Tā nav tāda, ja mēs viņu esam vēdrā nesuši, vienā brīdī, tad maisiņā tās sadzīves higienas preces nebūs problēmas iznest ārā smaguma ziņā. Un vienkārši būs tāds, tīrāks baudījums staigāt, ne tikai pa mežu, jebkurā vietā, arī apdzīvotās vietā. Kuras jums ir tādas mīļākās vietas, kur iet dabā? Varbūt tās jums ir kaut kāda, novads vai kāda taka īpaši mīļa, ja jūs gribat ar to dalīties? Atkarībā no laikapstākļiem, teiksim, es uz Vidzemi braucu tikai ziemā un pavasarī, piemēram. Vasarā tur ir, tāpēc, ka tur daudz lapu koku un tam līdzīgi, manuprāt, tur ir beigie džungļi un tur no staigāšanas viedokļa vairs nav tas. Ja? Un tad, attiecīgi, vasarā un tam līdzīgi dzīvoju pa Kurzemes krastu. Kā man tā tas viss diktējās. Man no studiju gadiem, kad es devos pirmajā ceļojumā ar velospēdu pa Igauniju, man ļoti patīk Ziemeļigaunijas krasts un Igauņu salas. Es Latviju neminu tādā ziņā, ka Latvijas ziņā es būšu subjektīvs nedaudz. Tad izejot no tās tādas teritorijas, man Igaunijā ļoti patīk staigāt. Un staigāt, peldēt, visu, ko darīt. Tās ir Igaunija minot, tas ir tuvākais, kur mēs tiešām varam izjust to ārzemju sajūtu, jo tur tā geogrāfija tik krasi nomainās, tie akmeņainie krasi, ka tas ir tepat blakus, bet pilnīgi savādāk. Es šo posmu no Nārvas līdz Talnē gandrīz tur neies kādu gabaliņu. Es nogāju ar saviem bērniem, pirms mēs vēl mežtaku sākam veidot, un es teiktu, tas ir viens no fantastiskākajiem maniem mūža gājieniem. Labi, mums laiks ir galā. Paldies jums liels par šo sarunu. Paldies. Un tiekamies dabā. Jā.